Čau! Tātad šodien mēs brauksim uz Līgatni. Mums ir rezervēta mājiņa. Briežu stacija mēs tur esam jau bijuši iepriekš. Man dzimšanas dienu svinējām ziemā, bet mēs izlēmām, ka mēs gribam to mājiņu tieši noīrēt uz savu kāzu jubileju. Tātad mums ir 3. kāzu jubileja 17. jūlijā, un līdz ar to mēs izlēmām par labu tai mājiņai, jo mums abiem ļoti patīk tā mājiņa. Tā kā mēs jau sen laicīgi viņu noīrējām, un šodien mēs dosimies tieši uz turieni, un līdz ar to man kolēģi iedeva šādu te grāmatu. Tieši man šobrīd arī nodara, jo mēs gribam arī kaut kur, protams, pirms tam pastaigāties arī ar Enzo, jo Enzo arī būs ar mums. Un es vienkārši to grāmatu paņēmu un vienkārši šķiru cauri. Kaut kas, kas atvarās, kas ir uz to pusi, tad par labu nāk Līgatnes. Par labu? Nezinu. Tad šoreiz mēs brauksim uz Līgatnes upes dabas taka. Nav jausmas, neesmu tur bijusi. Esmu bijusi Līgatnes dabas takā, bet ne upes dabas takā. Tur ir kā rakstīts, ir kaut kas, ka tur bišķiņ kaut kas aizaudzis, bet es domāju, ka mums tieši derēs, jo mums patīk, jo mazāk cilvēki, jo labāk. Iesim paēst brokastis, sakrāmēt mantas un dosimies ceļā. Saulīte, drošība pirmajā vietā. Paldies! Un gardumiņš saulītei par labu uzvedību. So? Mēs tagad atbraucām uz taku, tā kā gribētu arī neviena nav pa lielu, mēs esam vienīgie. Nu, plus vēl darba diena, kas arī tik labi. Nācās arī bišķiņ apģērbties, pārģērbties. Odi un tā tālāk nācās uzvilkt garās bikses, plus vēl es šādiem pastaigām speciāli atradu apavus, kur tieši ir pirksti, tur viņi ir platāki. Viņi neizskatās glīti, bet tas ir tas, ko es meklēju, lai es varētu ilgstoši staigāt, jo man visi apavi vienmēr ir šauri, līdz ar to sākās visādas problēmas pirksta zonā. Jā, un tagad es otro reizi pa lielam viņus testēju, un viņiem ir šausmīgi plāna arī zola, lai ir tāda sajūta, ka tu gandrīz ap plikām kājām ej. Plus jā, vēl tas, ka viņi ir plati. Nu, viņi izskatās šādi. Nav tie glītākie, bet man svarīgākais ir komforts un lai es varu, kā saka, pilnvērtīgi staigāt un ilgstoši staigāt. Un palika šitā rītī karsti, līdz ar to es novalku, protams, kreklu, bet tagad man kož. Bet es iededzināju šitā te. Es ceru, ka viņš tūlīt sāks strādāt un tie odi man nekodīs vairāk. Nu, it kā viņš strādā. Bet, nu jā, redzēs, kā tas ir reāli pastaigā, jo viņam arī var nopirkt to maciņu, viņam var pielikt pie somas. Es viņu nesu rokās vienkārši.
no kaut kādām 10 ērcēm mēs esam atbrīvojušies, nu, tagad var braukt tālāk. Reāli mums visiem bija pa ērcēm, man liekas. Sēžu pie veikala, gaidu Rihardu, kamēr viņš kaut ko nopirks, jo es nevaru atstāt Enzo vienu pašu. Kā rāda plus 23, bet cik realitātē es nezinu. Bet nu viens pats viņš tik ilgi noteikti nevar palikt pat ar logiem vaļā. Es vispār neesmu cilvēks, kas riskē. Bet tā mēs te čilojam. Tu jau gribi kādam uzriet, vai ne? Moņi šilīti. Foršiņš. Šī tāda man forši pelīte. Vai tā? Es atradu ērci. Super! Malacītis. Tagad ejam dedzināt ērcīti. Kas tu paviši? Super. Man jāiziet iekurināt ugunskurs. Rihards tur grib sev pasildīt ēdienu bišķiņu. Tāds cep mēs neko baigi necepsim, arī vairāk atmosfērai. Gaidi.